Un tad tāds jautājums ir tas, kam tu tici, nav patiesība, vai tu gribi to uzzināt. Teiksim, paies 30 minūtes, tur čik ieleķeksīt, es tagad kārtīgi lūdzu, bet ka tas ir pa tavu sirdi. Viņi vienkārši savācās kopā, vienkopus un saka, Dievs dod mums drosmi. Nu, ja cilvēks ir noslēdzies, tad nevajag ielausties. Varbūt tā, ka tu esi ar Dievu un tu esi kristietis, bet tevi ir nemieris. Kliedz uz Dievu, lai viņš, kad es negribu tajā festivālā iet ar satraukumu. Citreiz ir vajadzīgs vienkārši viens cilvēks, kas kaut ko dara. Ja parasti ir kaut kādas atrunas, man ir ģimene, man ir tur vēl darbs, man ir veselība, vēl kaut kas, bet 100%. Lai dara pats atbild par to, ko viņš dara, bet lai viņš neprasa tev kaut ko. Es saku, ka viegli jau cilvēks atrast, kurš grib braukt uz Maurīciju salām, evanģelizēt vietējos cilvēks. Vispār, kas tad gadu notiek šodien? Tev uzdot jautājumu, jo vienkārši tas kristiešu grupas pasākums, un es vienkārši, kristiešu grupa padziedās palūks un ies mājās. Es skatos, tusiņš. Bija tā, ka pagājušo gadu Mārcis bija viesojies Londonā. Viņam radās tāda vīzija, ka viņš ejot pāri pa Tower Bridge tiltu kopā ar Pēteri. Viņiem bija tāda vīzija, ka šeit jābūt misijai Londonā un ka te vajag atvest daudz jauniešus. Un burtiski pēc gada Londonā bija ap 40, 53 latviešu jaunieši, kas, man liekas, ir ļoti daudz. Man liekas, ka reti kādās pasākumos, dzimšanas dienās vai vēl kādos pasākumos salasās 53 jaunieši. Tas bija viegli dabūt 53 latviešus Londonā. Un kā tas viss ceļš bija? Varbūt tam tu varētu padalīties. Jā, bija viegli. Jā, viņi vienkārši pieteicās. Un mēs viņiem neteicām nē. Kāds viss gadījās, par tevi mēs iedzērām kafiju, un Dievs ieliks sirdī, kad jārīko misija. Un tad sākās tas grūtākais darbs, izveidot komandu, saprast, pie kā vispār braukt, jo Londonā tik daudz cilvēku, daudz draudzes, bet, ja kaut kas Dievam ir padomām, tad tas viss izdodas vienmēr. Mēs nepadevām, mēs gājām līdz galam un atbraucām visiem 53. Ļoti spēcīgi. Es tā pie sevi nodomāju, viņš tur dod vaļā. Tāds gars iekšā, tāds vienkārši respekt, jo tā viens ir savāk kaut kāds vienkārši cilvēku kopā. Kaut kā šeit dārā, pamēģiniet savāk tik daudz cilvēks kopā. Otrs ir vēl viņus no kaut kurienes atvest un izmitināt. Tas ir crazy. Jā, mums ielika Dievs jau, ja tā meklē tiešām viņa prāti, viņš jau ieliek tās atbildes, tos hintiņus tādus. Viņš ir, ka jādzīvo ar ģimenēs, piemēram. Džielika. Tad jāsamiko vēl arī tās ģimenes. Wow. Bet bija tā ļoti spēcīgi, ka mēs, tur, kur mēs paliksim, mēs aiznesīsim arī svētību. Un mums nevajag vienkārši kaut kur izgulēties uz matračiem, baznīcā uz grīdas, bet lai tās attiecības veidojas, lai tas tur ir kaut kas, kur 2 vai 3 manā vārdā sapulcējušies, tur es esmu viņu vidū un Jēzus tur ir viņu vidū, un latvieši tiek svētīti, angļi tiek svētīti. Un šogad mēs esam 2. gadu, un es redzu, ka tajā draudzē, kur mēs bijām, viņi šajā gadā 90 līdz pat 100% draudzes locekļi ir iesaistīti misijā. Wow, tas ir ļoti daudz. 100%. Ja mēs tagad izdomājam kādu ideju šajā vakarā, un rītdien jau visi iesaistās. Tas liekas nebrātīgi. Ja visiem parasti ir kaut kādas atrunas, man ir ģimene, man ir tur vēl darbs, man ir veselība, vēl kaut kas, bet 100%. Tas ir, cik tur cilvēku kopā bija? 60 cilvēki ir tajā draudzē. Un, jā. Es gribēju uzdot tādu jautājumu, kā vispārībā iesākās tā doma, kad kaut ko tādu vajag darīt, ja parasti nav tā emocionālā nepieciešamības neko darīt, jo vieglāk ir nedarīt. Mēs piekrītam, jā, vieglāk ir nedarīt. Un tad ir jābūt kaut kādam iekšā tāds, es ieguldīšu savu laiku, savu enerģiju, savu domas, savus resursus, kaut kādā virzienā, kas ir tas, kas tevi radīja to dzirksteli, varbūt tās kaut kāds atgadījums vai kaut kāda personīga pieredze, vai no kurienes tas nāk? Tu tagad uzdev tādu jautājumu, un es domāju, tiešām vieglāk ir nedarīt.
Vai es gribētu nedarīt? Es nevaru nedarīt. Tad, ja to darot, to piedzīvot Dievu tik ļoti spēcīgi, piedzīvot tik tuvu, ka tu to gribi darīt atkal un atkal. Ja tu ir labi kādreiz sēdēt dīvānā, ieslēgt televizoru, ja tāds ir mājās, un vienkārši tā kā atpūsties, tas ir vajadzīgs. Bet cik ilgi? Ja? Un kaut kad tev atkal iekšā sāk tā svētā neapmierinātība pukstēt, darboties, hei, ir kaut kas jādara. Dievs, kur tu man atkal gribi sūtīt? Un ir tā saule, kas grib darīt vairāk, kas grib tālāk, un tu aizbrauc uz vienu zemi un pienāk nepazīstams cilvēks un saka, var par tevi aizlūgt. Un viņš paņem eļļu, tev svaida, nometās uz ceļiem, svaida kājas, un tu saproti, tas ir tāds, ka viņš svaida tavs kājas, lai tu nest evaņģēliju pasaulē. Tu aizbrauc uz pilnīgi citu valsts, tev pienāk vēl no kaut kādas trešās valsts cilvēks, un viņš saka tieši to pašu, un nometās uz ceļiem, lūdz tev par kājām. Un tu saproti, ka tas vienkārši ir tas, uz ko Dievs tev ir aicinājis, un ka viņš ir nozīmējis, un tu nevari nedarīt. Es saku, es to nevaru nedarīt. Tas ir lielākais prieks, ka tu kaut ko dari un ka tu redzi rezultātu. Un viena lieta, ka tu redzi, ka cilvēki priecīgi, jā, bet tu arī pats jūties priecīgs, tāpēc, ka tu palīdzi kaut ko darīt. Man liekas, ka dot ir priecīgāk nekā ņemt. Kāda jums bija tā pirmā diena šajā nedēļā, kad pagājušo nedēļu, kad jūs atbraucāt? Kāda bija pirmās dienas notikumi? Jūs atbraucāt lidostā, tad jūs ar taksometru, autobusu braucāt un kā tas izpaudās? Vienkārši es gribu saprast, kā tas notiekās soli pa solim, par tām īsi varētu padalīties. Jā, mēs nolaidāmies, mēs meklējām tā kā to neatradām to taksi cab. Bet tad atbraucām ar autobusu, un tas arī tā forši, jo mums uzreiz iedeva arī biļetu atpakaļceļam. Tā kā rīt mums būs arī atpakaļceļam biļeti. Satikām tos vietējos hostus, un nākošā dienā mūs uzreiz bez apmācības iemet evaņģelizācijā. Kā tas izpaudās evaņģelizācijā? Teikt, cilvēks, kas nesaprot, ko nozīmē evaņģelizācija, kas tas ir, kā tas izpaužās? Teiksim, kā tu iesāc runāt ar cilvēkiem, vai tas ir sarunas ar cilvēkiem, vai tu Bībeli viņam lasi priekšā, kā tas izpaužās praktiski? Jā, mums teica, ka tas ir tā kā, vietēji teica, ka tas ir prayer walk, bet tas bija tāds, vienkārši sadalījās pa 3 un gāja uzreiz uz ielām. Un tad tu skaties, kur svētais gars tev pievērš uzmanību kādam cilvēkam. Un pēkšņi tie cilvēki no tādas vienkārši ātrumā skrienošiem cilvēkiem, kas tev garām palido, kļūst par, ka tu sāc pamanīt atšķirības. Un ir kādi, kas tieši tevi ir iekrituši sirdī. Piemēram, tur bija viens vīrs, kurš sēdēja ratiņkrēslā. Un tu uzreiz tā kā lūd kaut kāds sirds tādu trīsiņu uz tādu līdzjūtību. Un tu piesāc runāties, un tad mēs, piemēram, par viņu aizlūdzām. Jā, viņš bija musulmanis, bet viņš dāva aizlūgt. Tā, un tad tu kā lej tālāk, tu skaties, viens cilvēks izskatās pēc kādas kinozvaigznes. Un tu viņam saka, sveiks, tu izskaties pēc kinozvaigznes, vai tu esi? Viņš saka, nē, un viņš, protams, priecīgs, ja, ka viņš kādā filmā viņš varētu būt filmējies. Un tad sāc runāt, mēs esam no 11 vietējām draudzēm, kas te ir iesaistīts, mēs esam no Latvijas, kāds ir tavs vēl viedoklis par Jēzu? Un tad viņš, es arī kādreiz aizēju. Tad tu savāc cilvēks no 11 dažādām draudzēm kopā. Nē, tas tev ir arī vietējie, kas arī kaut ko tā kā sapulcina un tā. Ok, tad tu atradi vietējos, kas tā kā taisto, un jūs tā kā pievienoties no Latvijas. Jā, pagājuši gadu mēs bijām tādi iniciatori, nācām ar programmu, ar ideju, un tad bija viņi savāca tos hosts un bija maz vietēji, bet šogad ir jau 9 līdz 100%, plus vēl ir tās 11 apkārtējās draudzes un tāds Londons Mission Week, un mēs esam daļa, un vēl bija no Washington DC korejiešu komanda atbraukus un vietējie angļi no WEC, un vienkārši sakot, viss notiek. Tas principā atbild uz jautājumu, ko tu tad dari, skaidrs, bet vienkārši sanāk tā, ja es pareizi saprotu. Tu iekustināji tos cilvēkus Londonā šeit iet vienkārši sludināt uz ielām. Labi, tas būtu par daudz teikt, ka es kaut ko tā iekustināju. Man liekas, Dieva darbā vispār ir, ka tas ir ritenis, kas sākās jau no pasaules radīšanas. Tur ir Ādam un tā tālāk, un mēs esam kaut kāds, kāds mūs kustina tālāk, un kāds ir iekustinājis mūs,
kāds iekustina tevi, kāds mūs visus šeit ir sapulcinājis, un mēs aizbrauksim mājās un iekustināsim tālāk kādu uz labiem darbiem. Jā, nu ne jau uzsvars tā tieši, ka tu un vispār tīm, bet tā doma ir tā, ka Dievs ar tīm runāja, Dievs izmanto tevi kā instrumentu un vienkārši tas ir tas, vienkārši kā Dieva darbs Viens no. izplatās. Un tad vienkārši tā, lai cilvēkiem arī pierādījums, ka citreiz ir vajadzīgs vienkārši viens cilvēks, kas kaut ko dara, un Dievs viņam kaut ko ieliek uz sirdi, un tad vienkārši nav jādomā, vai esmu viens, vai esmu divi, vai esmu trīs, vai kas man vajadzīgs, vai nē. Varbūt vienkārši jāiesaka to, kas ir, un ja tas ir uz tavs sirdi, tad vienkārši tāds, tā kā tu atbrauc uz Angliju, ok, es šeit maz pat nedzīvo, atbrauc ciemos, nav pat kur palikt, tad izdomā, kur palikt, izdomā, ar ko runāt, izdomā, kur iet, kaut kā sāc kustēties, un tad tās Dievs vada vispār, un nav jau tā, ka tas viss ir pa tēm, jo tu aizbrauc atpakaļ uz Latviju, viņi turpina darboties, bet kaut kur tam vilnim vai kaut kā tam jāiesākās, kaut kur ir tas tā kā kaut kāds tas posms. Jā, Jēzus mūs visus kaut kā kustina, viņš kaut ko ieliek sirdī, viņš apsolīja, ka viņš to izdarīs arī līdz galam. Un varbūt ir kaut kāds tāds posms, kur ir nezināšanas jautājums, būs, vai ar ko, kur, kas, kā. Piemēram, jānosaka kaut kāda dalības maksa tiem cilvēkiem, kas brauks misiju. Un tu nezini, cik tās izmaksas būs. Un tu vienkārši lūdzu Dievu, Dievs dod kaut kādu ciparu. Un tu tā kā nosauc to ciparu. Un pēc iespējas mazāk, lai tas cilvēkiem būtu daudz maz pieejams. Jā. Pēc tam kādiem es teicu to ciparu, un tad teicu, tev ir liela ticība, jā. Bet labi, ka tā, jā. Un ļoti labi. Tas ir Jēzum viss gods, jo viņš ir tas, kas to bez viņa vispār. Mēs te varētu izstiepties, sarauties, kas nenotiek vispār. Kā ir ar to, kad ielas evangelizācija? Tu ej pa ielu, tev ir, tu saproti, šitam cilvēkam jāiet runāt, bet izskatās, ka viņš var tev pasūtīt un pateikt, ka man tas neinteresē. Un tu ej nākošam un atkal tas. Vai nav tā, ka tev tā jauda krītās katru reizi, kad tev pasaka nē? Vai ir ļoti liela atsaucība cilvēkiem? Vai daudziem tu tā ej, un viņi vienkārši slīd garām tu runā, un tev liekas, ka viņš tev pat nepaskatījās virsū? Ir viena tāda spēle, ko man sieva iemācīja, kurš savāks vairāk atraidījumus. Ļoti laba spēle. Un ja tev neatraida, un tev izdodas pastāstīt evaņģēliju, tad tu iegūsti, papildus punktus. Un tā ir tāda forša spēle, kad tu uz to noskaņojies, ka tas ir normāli. Bet man patīk, ka man arī uznāk kaut kādos brīžos, kā forši, ka tev kāds pieņem, uzklaustu, par viņu aizlūdz, viņš vēl pieņem Jēzu Kristu, un tu sakonektē ar vietējiem, tu saproti, tur būs kaut kas ļoti labs. Cilvēku dzīve izmainīsies, viņš būs draudzē un nesīs augus, bet man arī kaut kādā brīdī liekas, tie cilvēki visi tādā brīdī kļūst vienādi, un tu nezinu vairs, cikiem es runāju. Un tad es runāju ar vienu korejieti vietējo, un viņa teica, lūdzu, lai Dievs tev atved tos cilvēkus, kam sirds ir atvērta. Es saku, labi, man tagad stāvēt un gaidīt. Viņš saka, nē, tu turpini iet pie visiem. Tu turpini iet pie visiem un runāt, un tad tu sapratīsi, kur tā sirds ir atvērta un kur Dievs ir sagatavojis. Principā nekas nevainās, vienkārši vainās tavs sirds attieksmi. Tas atgādina man to Bībeles pantu. Precīzi no galvas nepateikšu, kurā vietā, bet klauvēni tev tiks atvērts, un jautā, un tev tiks atbildēts. Un pirmais ir darbības vārds. Un tad, kā var teikt, Dievs dod man tos cilvēkus, bet tev ir jāklauvē. Un tad tur būs tas atraidījums, bet būs kas atvērs. Jo varbūt tās liekas, ja es klauvēšu pirmām durvīm, tad man atvērs, tad tas ir pēc Dieva vārda, bet varbūt tas ir nepareizi tūkojums vai sapratne, bet doma ir tā, tu sāc klauvēt, un tad tā atvēršanas process notiekās. Nevis tā, ka tur ir garantēta tā atvēršana, tad tu ej klauvēt, tur pat ticību nevajag. Tas tā kā... Durvis ir atvērtas, kāpēc klauvēt? Jā, durvis ir atvērtas, mikrofonā. Durvis ir atvērtas, kāpēc klauvēt, jā. Es atceros pagājušo gadu, tu stāstīji tādu piedzīvojumu, kad bija kāds musulmanis homoseksuālis.
tas liekas nesavienojami. Un kad tu vai kāds no tavas komandas viņu uzrunāja, bet beigās bija tā, ka viņš pieņēma Jēzu un bija gatavs mainīt savu dzīvi. Vai šogad līdzīgi kādi notikumi bija tādi, kas liekas galīgi nesavienojami, bet tiešām Dievs dara kaut ko īpašu. Jo tā liekas ļoti jocīgi, ka musulmanis, viņam ir savu ticību, un vēl otra, tu esi citā ticībā, un vēl tu dari visu atžgardu tajā ticībā. Vai šogad arī bija kaut kāda tāda piedzīvojuma? Jā, tam mūsu pirmais draudziņš bija arī Latvijas. Tev piedod. Bet šogad, šogad bija vairāk tādi spilgti momenti. Bija tajā pašā pirmā dienā evanģelizējot, mēs gājām un garām pagāja kāda jauna sieviete, stumbēna rātiņas, un tā kā uzreiz iekrita sirdī viņa, un viņa bija pilnībā notetovēta, un te uz pieres, uz vaigiem, tādi visādi teksti, un te uz rokas, man liekas, ar kaut kādu flomasteru 666 uzrakstīts, un viņa pagāja garām, un tu jūti, tas ir tas cilvēks, pie kā jāpieiet, un tu vienkārši skrien pa to ielu viņai pakaļ. Un citreiz ir tā, ka jāskrien, un viņi jau kaut kur bija tālu aizgājis un noķēra, un tā kā pasaka vienkārši tā kā God loves you, un tas pirmais bija tā kā viņi tā sabijās, viņi domāja, kad kāds kristietis nāk atkal viņu tiesāt, kad nāk pasaka, ka God loves you, bet tev jātiek vaļā no visiem tiem tetovējumiem, un ka viņi domāja, kad es nāku viņu tiesāt, es saku, nē, man tā kā vispār neinteresē tavu tetovējumu, un man interesē Dievs grib parādīt savu mīlestību, ka viņam tas ir svarīgi. Un izrādās, viņa bija kādai mācītājai vai mācītājam meita, kur daudz ko zināja par Kristu. Un viņa nevarēja tikt pie bērniņa, viņa bija arī lūgus, un Dievs pēc 15 gadu, kad viņa nevarēja tikt pie bērniņa, Dievs viņai bija uzdāvinājis bērniņu, un viņa bija ļoti priecīga. Un es ticu, ka kaut kā tāds mazs momentiņš parādīja Dieva sirdi. Dievs nav nācis, lai tevi tiesātu. Tas nav tas, ar ko viņš nāk pa priekšu tiesāt. Viņš grib vispirms parādīt savu mīlestību, ka tu vienalga, ko tu esi dzīvē piedzīvojis, vienalga kādās attiecībās šobrīd dzīvo. Tas pirmais ir, es tevi mīlu. Man liekas, tad, kad mēs tā patiešām piedzīvojam to, mēs esam mīlēti. Dieva mīlestība ir, nav tikai vārdi, tas nav kaut kas tāds, ko mēs kaut kur ieliekam, bet tas patiesībā ir kaut kas tik liels, ka mēs varam tajā peldēt kā okeānā, un mums nevajag vispār neko citu, kad ar to ir pietiekami, ar to tu iegūsti savu identitāti, savu vērtību šajā pasaulē, tad no tā tu sāc ieraudzīt, no kurām lietām tev jātiek vaļā, kurš tev vispār nav vajadzīgs. Jā, man liekas, ka tas ir ļoti briesmīgi arī mūsdienās, ka tas ir tā kā aktuāli, ka ir tāda judgmental kristiešu paudze. Viņi nevar būt mierā, ka viņiem jāmeklē citus kādas tiesāt. Es zinu, ka internetā un vēl dažādās vidēs ir daudz kristiešu, kur aktīvi iesaistās, lai dzēstu, lai apstādinātu, lai noņemtu enerģiju, jaudu citās draudzēs un tā tālāk. Viņiem vienkārši ir viss pret un viss ir slikti un vajag atrast, par ko piesieties. Un no tā viņš jūt gan, un viņš domā, ka viņš Dievam kalpo. Tādā veidā. Bet tāpat laikā viņš sabojā attiecības ar cilvēkiem un izveidojas tas, kā tu stāki tai sievietei, kad šitais atkal iespējams būs viens no tas, kas man grib kaut ko aizrādīt, mocīt un sodīt. Kā ir vispār, kas ir tas pareizais veids, kā pieiet cilvēkiem un attiecībās, tad, kad viņš ir tāds noslēgts un ir apvainojis pret kristiešiem? Daudz arī ir apvainojušies uz Dievu, jo tu esi kaut ko lūdzis, gaidījis, un Dievs nav atbildējis, vai vēl kaut kādas lietas. Un kā pieiet cilvēkiem, kur ir apvainojušies uz Dievu un uz citiem kristiešiem? Es domāju, ka tev ir liela pieredze bijuši šajā, šādās situācijās, jo ir daudz cilvēku satiecas un daudz es uzrunājis. Varbūt tām ir kāds padoms, kā runāt ar tādiem nocietinātiem. Jā, varbūt visus nevar atcerēties un viss man nepaliek prātā, bet ja cilvēks ir noslēdzies, tad nevajag ielausties. Jēzus ir džentelmenis, viņš nespēra kāju pa durvīm un viņš klauvē. Viņš saka, es esmu tev, es nāku pie tevis, un man liekas, būtu patiešām parādīt, ka tev rūp tas cilvēks.
un mīlestība tā, kas atver, kad tu tur saniķojies, sadusmojies, un tu parādi to mīlestību, tu rūpējies, tu esi blakus, tu lūdz par to cilvēku, tu mazgā kājas viņam, tu vēl kaut ko, un tu saki, esmu blakus, un tas ir ok. Tu vari nevērt durvis. Neradīt to, spiediens rada spiedienu, ja? Un spēks rada pretspēku, un tu vienkārši tā kā gaidi. Un arī jau uz ielas, piemēram, kāds cilvēks nav gatavs pieņemt, ja es tev ar viņam nespied viņam to izdarīt, tu jūti vienkārši šāties, gars vēl nav viņa. Bībeli pa galu nav jāsaka. Patiesība ir jāsludina, jā. Mēs šajā nedēļā ar vienu, mēs tur forši tādu sarunu sanāca viena sieviete un runāja par to, ka, kur tu nonāksi? Debesīs vai ellē? Un tas patiesībā ir tas gala jautājums mums visiem. Mēs varam domāt, mēs esam kaut kādā baigā drošībā, visu noorganizējuši savā dzīvē. Bet, kad tas viss beigsies, tur sapratu, Liverpools kaut kāda superzvaigzne nomira. Viss arī slavenības kaut kad nomirst. Kur tu būsi? Viņi saka, es būšu tur kaut kur. Es saku, vai tu esi droši? Jā, es saku, labi. Ja tas, kam tu, un tāds jautājums, ja tas, kam tu tici, nav patiesība, vai tu gribi to uzzināt? Tas ir labs. Cilvēks saka, es būšu debesīs. Ja tas, kam tu tici, nav patiesība, vai tu gribi uzzināt? Un cilvēkam parasti iekšā ir tas, es ītrīgi. Un tad viņš tā, ok, labi, pastāst. Un tad var pastāstīt evaņģēliju. Dievs tev mīl, mēs visi esam novirzījušies no oriģinālā plāna. Tad var uzdot, piemēram, vienkārši tāds kontroli jautājums. Vai tu kādreiz esi melojis? Komforta tādi jautājumi. Ir tūkstošiem metodas, bet šitais ir labs. Un viņš saka, jā, kāds sauc cilvēks, kas ir melojuši? Mēlis, jā, tad tu nākošo. Ok, tad tu nosauc šīs lietas, ko šādi cilvēki ir pelnījuši. Jā. Sūdu grēcinieks, vai tu nonāksi, nē. Vai tu gribi nonākt debesīs? Jā, es gribu. Tad izstāst evaņģēliju, ka Jēzus ir par mums nomirs, paņēmis mūsu grēkus saviem pleciem, tu ieraugi vārds, jā, tāpēc tas ir man vajag. Un tu ieraugi vajadzību pēc Jēzus, jo tu esi grēcinieks un tu esi pelnījis sodu. Bet tas izklausās vairāk tā kā uzņemties atbildību un vairāk nebūt tam upurim. Jo tad tu vairs nevari vainot citus, bet tad jāuzņemās atbildība. Ja es pieņemu nepareizo lēmumu, tad tas nav mana mamma vai mans tētis vai mana tante. Tas nav pat mana valsts vai man bijusī draudzene vai bijušīs puisis. Tad jau sanāk tā, ka es viņus varu arī nevainot. Jo, ja es ne tam ticu, tad es varu nonākt ne tur. Tas taču ir bailīgi. Nav vieglāk vainot cilvēkus un teikt, ka tur baznīcā mācītājs šitāds un man teica, ka krustu karos darīja šitā un viņiem vajag naudu un vispārējo. Jo tad tas dod tādu tā kā apmierinājumu, ka man viss kārtībā, es zinu, man ir taisnība. Protams, mēs katrs esam uzņēmējis atbildību par sevi un kā Dieva vārds saka, mēs vienreiz dzīvojam un tad ir tiesa. Jā, individuāli. Es tā ļoti, ļoti grūti sagramot. Nē, es pilnībā piekrītu, bet es tā ļoti grūti sagramot. Kā valsts vainīga? Kāds vainīgs? Vienmēr kāds cits ir vainīgs, jā. Jā, tā kā Bībelē rakstīts, cilvēks dzīvo īsu mirkli un ir pilns nemieru. Un ir tie visi tie satraukumi un tās tie nemieri, un liekas tā, ka, ja tu esi ticīgs, tu esi dievbijīgs, un tev vajadzētu būt mazāk, jo, tu esi tajā citā līmenī, es neesmu tas, un tu esi, tev vajadzētu būt. Ar kādiem nemieriem tu, saskaries, misijas plānošanā, ar kādiem nemieriem tu saskaries, savstarpējās, komandas, uzticēšanā, darīšanā. Jo ir tā, ka tu, komanda ir arī šeit, un tā kā... Bet kas ir tas, ka tās personīgais, tas nedrošums, tas grūtības, ar ko tu saskaries un kā tu tiec viņām galā? Šogad ir mazāk šis nemieris, tāpēc, ka šogad misiju vada Alīna, un viņa nerada daudz galvas sāpes. Viņa tik daudz, tik forši ir tā kā deleģēt, uzdot lietas un būt tā līdzās un atbalstīt. Man laikam, man liekas, tas, tad, kad tu aug arī atbildība.
tad, kad aug atbildība, tad tu arī audz līdzi, aug tās lietas, kur Dievs tev var testēt, pārbaudīt. Ir visādi tie posmi bijuši, finansiāls uztraukums bijis, vai pietiks visam finanses. Tad es atceros pēc vienas misijas, pēc vēl viena pārbaudījuma. Mums bija jau misijas misijas vidus bija. Viļņas centrā vajadzēja uzlikt skatu lielu, rīkojām festivālu, un tur rūk 3,5 tūkstoši. Pirmdien viņi nebija, otrdien nebija, trešdien nebija. Trešdien vakarā tad es savu kliedzu uz Dievu, lai viņš, kad es negribu tajā festivālā iet ar satraukumu. Un tad ceturtdien no rīta es pamodos, un es vēl nebiju pacēlis galvu no spilvena, ka viņš burtiski tā kā nodiktē, iedev soli pa solim, kas ir jādara. Un pēc 24 stundām mums bija visa nauda. Bet tur bija visa grupa iesaistīta, katrs dalībnieks, un tas bija tāds Dieva brīnums. Un pēc tās reizes tad Dievs man apsolīja, ka misijai nauda vienmēr pietiks. Un līdz ar to es par finansējumu misijai vairs neuztraucos. Tā kā par vienu stresu mazāk. Jā. Bet redz, tā kā tie mācekļi arī, viņi bija tajā laukā, viņiem ēst gribējās, un tur bija 5,000, un viss ir slikti dabā paēst. Tad tu dabū tās maizes paēt. Tad ir nākošais, viņi tagad brauks pāri jūrai, tāpēc, ka esi palicis, viņš saka, ka viss nāk dievgriblut, viņi vai brauks ar laivu pāri jūrai, un atkal vētra, un atkal uztraukumi, bet esi atkal domieriem, un paiet vēl kaut kāds laiks, un pēc laika viņi atkal ar laivā, un viņi sāk strīdēties, un mums ēst nav ko. Mums nav ko ēst. Mums ir tikai viena maize. un lietas aizmirstās. Vai tev nav bijis tā, ka citreiz liekas tā, ka tu tiec galā ar tām situācijām, tāpēc, ka tev ir tā pieredze, tā, ka tu esi ticis kaut kam cauri, bet atgriezies, atkal tas uznāk tie uztraukumi virsū. Protams, ka tā ir bijis. Man liekas, kuram te tā nav bijis. Jā, bet ir kaut kādā brīdī, kad tu tā kā saņem apsolījumu, tad uz to stāv. Jā, tā ir. Ja tas varbūt tas, es domāju, ka daudz cilvēku daudzās sfērās, vai tas ir mainīt dzīvesvietu, vai darbu, vai uzsākt attiecības, vai uzsākt ģimeni, vai varbūt tās darba lietās, vai misijas, vai vienalga, kur citur. Varbūt tie ir praktiski no tavas pieredzes, tāpēc, ka tas, ko tu dari, tas ir tev norūdījis un jau tev savas mācības tu esi iemācījies. Kas būtu tas, ko tu cilvēkiem teiksi, kā tikt pāri šim te nedrošībai, kad viņi jūt, kad viņiem ir jāspēr kaut kāds solis, bet nav kaut kā līdz galam tās drošības pārliecības, kā tie ir praktiski, kur tu saņem to drosmu un kā tu varbūt tas ties galā tādām situācijām. Kur mēs meklējam? Mēs parasti pie Dieva meklējam, jo Dievam visas lietas ir zināmas, Dievam visas lietas ir iespējamas, pie viņa ir miers, drošība, viņam pieejam visi resursi, viņš zina visas lietas. Tad kā mēs varam to dabūt? Nākt pie viņa. Un tas nav tāds, 5 minūtes no rīta ātri garām skrienot paprasīšu, lai viņš palīdz, bet tiešām meklēt viņa tuvumu, viņa vaigu. Un reizēm ir tā, ka tas miers atnāk no viņa tuvuma, nevis no tā, ka kaut kas pēkšņi ir atrisinājies. Un tad, kad tev ir tas miers, tad tu esi gatavs arī iet cauri, un tev pat nav līdz galam svarīgi, kāds būs tas atrisinājums, jo tev jau ir tas miers, un tu zini, Dievs ir ar tevi. Varbūt tā, ka tu esi ar Dievu, un tu esi kristietis, bet tevi ir nemiers. Ko mūsu skatītāji, klausītāji saka, vai tā var būt? Ja tu netuvojies Dievam, tu jau var būt kristietis, bet ja tu tuvojies Dievam, viņš tuvēsies tev. Ja tevī nav miers, tad pārbaudi savu sirdi. Man patīk, kā salmā ir teikts, Dievs pārbauda, vai man sirds nav uz ņauna ceļa. Tā ir tā atbilde. Ja tevī nav miers, tu esi ārā no Dieva grīgas. Tāpēc mums ik pa laikam vajag pārbaudīt savu sirdi un būt mierā. Ja mēs esam mierā, tas tāds pārbaudījums. Bija tāda situācija apstuļu darbos, kad izcēlās lielas vajāšanas un kristieši sāka vajāt. Un viņi tur, viņi vienkārši savācās vienā istabā,
aizslēdz durvis un teica Dievam, Dievs dod mums drosmi, jo tās vajāšanas, tur ir nežēlīgas. Tur spīdzināšanas, likšanas cietumā, mantas konfiskācija un tā tālāk. Viņi vienkārši savācās kopā, vienkopus un saka, Dievs dod mums drosmi. Un es domāju, ka arī tā ir tāda lieta, kas dod drosmi, ka tu vari sanākt ar kādu kopā un lūgt. Nevis viens pats, bet ka tev ir kāds cilvēks, ar ko kopā tu vari lūgt un izteikt to, kas tev uztrauc, kas tev nospiež, bet tu vienkārši pajautā, vai es varu kopā ar tevīm palūgt. Un tas ir tās lietas, kas dod drosmi. Kamēr tu esi viens savās problēmās, jā, tu esi ar Dievu un tā tālāk, bet ir labi arī, ka tu ar kādu aprunāties. Tas arī, es domāju, ka dod daudzā veidā drosmi. Jā, tāpēc jau arī ir draudze. Tāpēc vienalga, kur tu dzīvo, tev ir, tu neesi viens. Tev jāmeklē brāļi, māsas un jāuzticās savas, jādalās ar savām tām lietām, kas tev satrauc, un tad jālūdz. Bet mums ir pieeja arī Dievam patiešo caur Jēzu Kristu. Vienkārši lūgt, varbūt tas tiešām nav 5 minūtes, varbūt tas ir 10, varbūt tas 3 minūtes, varbūt tas stunda, varbūt tas 2 stundas, varbūt 3, 4, un citreiz ir tāda, man liekas, esot Dieva tuvumā, tu lūdz par to lietu, un tev tā kā, tu vairs nevar izturēt, tu jau gribi kaut kur skriet, turpin lūgt. Tad kaut kad nomierinās tas viss, un kaut kas varbūt tur izlaužās ārā, un tad atnāk tā atbilde. Jā. Dievam vienmēr ir atbildes. Un par to mieru un veidojot attiecības ar Dievu un lūkšanu. Kas ir tas pareizais veikts, kā teiksim, nekristietim sākt veidot attiecības? Un cik daudz vajadzētu pavadīt laiku lūkšanā? Kā tas viss notiekās? Es atceros, es runāju vienreiz ar vienu draugu, un viņš, es viņam tieši aptuveni līdzīgi to jautāju. Viņš teica, tas nav par minūtēm vai stundām. Kad, teiksim, paies 30 minūtes, tur ieliķieksīt, es tagad kārtīgi lūdzu. Bet, ka tas ir par tavu sirdi. Un kad tu vēlies. Un tad, kad tu vēlies, un tā kā, man liekas, šajā vietā, jā, vai foršā kompānijā, tu nejūti to laiku, vienkārši tu negribi skriet prom. Tā. Man tāds personīgs jautājums, tas ir, kas man vairāk tā kā visu laiku tādu domu, kā tas ir. Runāju ar daudziem kristiešiem, un tad saku, man svētais gars teica, jā. Un es tā pie sevi domāju, man liekas, ka tev svētais gars neko neteica, tu vienkārši tā jūties, un tāpēc tu pasaki, ka svētais gars, un tāpēc tā ir taisnība. Vienkārši, man ir tad jautājums tāds, svētais gars tev runā, tu jūti, bet jautājums tāds, kur ir starpības starp jūtām un svēto garu? Jo es vienkārši starp kristiešiem tā kā, viņam atkal svētais gars kaut ko pateica, ja, un es tā kā nenoniecinu svēto garu, un es arī zinu, ka tas nav tas, ko mēs tiecamies, bet vienkārši, ne visu, ko mēs jūtam, ir svētais gars. Vai viss, ko mēs jūtam, ir svētais gars? Vai kur ir tā robeža starp svēto garu un vienkārši sajūtam? Jo sajūts jau var arī nākt no kaut kā cita, ne tikai no svētā gara. Jā, un domas arī var nākt no kaut kā cita. Un reizēm viņš viss notiek paralēli. Tavas domas ir kaut kādas negatīvās domas, kaut kāds vēlns vēl kaut kādā valodā runā, un tad ir svētais gars pa vidam. Un tad ir baigais mikslis. Tad ir jautājums tagad, kas uz manīm runā, kā tajā tagad cilvēks, kas vienkārši nesaprot, tagad Tēvs, Dēls, Svētais gars, viņš tagad saprot, kas te notiek. Vai es vienkārši jūtos, vai Dievs ar manīm runā, vai tas ir Svētais gars ar manīm, kas runā, vai tas ir notiek. Jāņa evaņģēlijā arī teiks, lai pārbauda garš. Un mums tas labs pārbaudīšanas līdzeklis ir Dieva vārds. Lasi Dievu vārdu, un tad ar to arī parādīsies, kas ir no viņa, kas nav. Un vēl ir tāda, man liekas, laika pārbaude. Ja tu arī pēc kāda ilgstoša laika tev būs tās pašas domas, tad jo emocijas jau mums staigā, sajūtas mums staigā, bet ja tev arī pēc kāda ilgāka laika tas sakrīt ar Dievu vārdu, citi vēl tev apstiprina, reizēm var arī neapstiprināt, bet
tas sajūtas tev nemainās, tad iespējams, ka tev jāiet tajā virzienā. Jā. Jā, un es domāju, ka tas ir tas pats grūtākais tieši sadzirdēt to balsi un saprast, kas tā ir pa balsi. Jā, man liekas, tāds praktisks varbūt instruments ir, ka tu nāc pie Dieva pielūgsmē. Varbūt tas nevienmēr ir ar mūziku, bet kad tu savā lūkšana kambarī, kad tu sāc ar pielūgsmu, nevis ar darāmo vēlņu sarakstu, ja? Un kad tu nāc tajā pielūgsmē, tad kam citam tavai patmīlībai tur nav vietas, vēlnam tur nav vietas, vēl kaut kādiem visādām muļķībām tur nav vietas. Tur paliek tikai Dievs un tu, un tur iztīrās tā kā viss tas prāts, telpa, sirds, un tu saproti, man tur nav nepareizi motīvi. Jā. Jā, un ko darīt, ja tas ir tavs brālis Kristu vai māsa Kristu, kuram slaptais gars kaut ko liek darīt, un tu jau neko viņam nevar teikt, ja viņam svētais gars runā kaut ko. Lai dara pats atbild par to, ko viņš dara, bet lai viņš neprasa tev kaut ko. Es saku, svētais gars teica, ka tev, nezinu, tagad ir kaut kas vajag jādara. Nu, tāds gan, ja tu esi arī sastaps tās kristiešus. Vajag daudz, nē. Nav viņam, ko man daudz teikt. Jā, kādi vispār nākošie plāni misijai? Jūs vēl brauksiet uz Londonu? Cik bieži? 10 gadus, 20 gadus uz priekšu? Cik nākošais gads brauks cilvēku? Un kas vispār vēl notiekās par misijām apkārt? Vai tas ir viss, kas šeit notiekās? Vai vēl ir kaut kas vairāk? Jā. Šajā brīdī paralēli notiek Exodus misija Vācijā. Pēc pāris nedēļām būs misija uz Rumāniju. Brauks, tā kā vajadzīgi ir arī vēl 2 šoferi tur. Tas tā ticībā, ja kāds dzird un tagad tad var pieteikties. Augustā, kas mums ir augustā? Augustā mums ir pāru misija. Mēs pirmo reizi rīkojam ar sievu misiju ne tikai jauniešiem, bet precētiem pāriem. Interesanti, bez reklāmas, vispār bez nekur publicēšanas pieteicās visi 6 pāri, nevis 12 cilvēki no dažādām pilsētām vispār nedzinot. Tā kā arī būs interesanti, un augusta beigās ir Latvijas tūri, tā kā šogad ir 6 misijas. Wow, forši. Es nepateicu par Spāniju, jā, jau nākamā sestdienu braucam uz Spāniju. Es dzirdēju, ka jūs arī domājat Āfrikā braukt. Jā, drīz. Nākamgad ir plāns uz Āfriku un pēc 2 gadiem uz Ameriku. Jā, kas runāja Mārcis, mēs staigājāmies vakarā, viņš teica, ka uz Āfriku un tur uz Maurīciju. Vai? Es saku, ka viegli jau cilvēks atrast, kurš grib braukt uz Maurīciju salām, evanģelizēt vietējos cilvēks pludmalēs, viegli būtu savāk. Bet tā otra lieta, ka tu savāc tas cilvēks, tad gan pasaka, cik maksā biļeti. Tad viss ir ok, vairāk mūsu ticību. Jā. Nu, mums pagaidām ir tikai tāda atziņa par Āfriku, bet nav zināms, kur valsts. Tā kā redzēsim, kur atvērsies durvis. Ja, piemēram, kāds grib iesaistīties un arī piedalīties, kas ir tas, kas nepieciešams tajā braucienā vai dalību ņemt tajos, varbūt Vācijā vai Spānijā vai vienalga, kur viņš saprot, Maurīcijā es arī tur gribu. Kas ir nepieciešams, kas man jādara? Mēs esam diezgan aktīvi dažādos sociālos tīklos. Mums ir Instagram konts, Exodus Latvija, arī. Tad ir Facebook konts, kurš lieto Facebooku, arī Exodus Latvija, un ir arī mājaslapa exoduslatvija.lv. Tur tiek izziņotas misijas, izziņot visu datumu, pieteikšanās formu uzreiz var aizpildīt, un tad tiklīdz ir zinām šie nākamā misijas galamērķi būs decembrī izziņot. Un tad jau varēs pieteikties, zināt, cik tas maksā, un aizpildīt anketu, un misijas vadītājs tad sazināsies, un jau viss notiks. Jā, labi, paldies. Jau. Es domāju, ka mēs ļoti daudz kaut ko uzzinājām šajā, man liekas, pusstundā, vai cik mēs runājamies, un bija diezgan interesanti, jā. Varēs vairāk saprast, kas tas tāds Exodus ir, un kas ir Mārcis, un kas šeit notiekās, un kāda ir plāna, un kāda ir misijas mērķi, un tā tālāk. Sisik.
Uz Maldīvas salām arī. Es domāju, ka tur nebrauc neviens evanģelizēt. Nu, tā ir liela. Uz Atēnām, jā. Bet es vēl nesolu, jā, ka Maurīcijas salas, jā. Tā kā, bet es paturēšu prātā. Mūsu vīzija ir redzēt jaunu cilvēku paudzi, ne tikai jauniešu, bet jaunu cilvēku paudzi, kas drosmīgi seko Jēzum un dara cits par mācekļiem visu dzīves garumā. Un tas fokus ir uz misiju un uz māceklību, uz jauniešiem un draudzēm. Tas ir, mēs arī palīdzam draudzēm ar resursiem, lai viņi varētu savu jauniešu darbu veikt, kas tāds, ka viņi iepazīst Jēzu un izveidot dziļas attiecības un arī praktiski to izdzīvo. Un tad šie misijas braucieni, kur jaunietis var piedzīvot to, kā Jēzus maina viņu. Mēs jau liekas aizbraucam un tad tikai sludināsim, bet patiesībā ļoti daudz tieši Dievs dara mūsos. Mēs izmainamies, mēs ieraugam pilnīgi citām acīm, mēs atbraucam mājās dedzīgi, priecīgi un tā uguns iet mums līdzi. Paldies, liels!